nenoguršu atkārtot ar lielu paldies visiem augstsprieguma tīkla darbiniekiem par to, ko jūs izdarījāt februārī. Kad mēs veiksmīgi pieslēdzāmies Eiropas tīklam, jūs izdarījāt stipri vairāk. Un tādā ziņā vairāk, ka jūs pierādījāt ne tikai paši sev, ka jūs varat, bet arī pierādījāt mums katram latvietim par to, ka mēs varam uz jums paļauties. Un kas ir pats kolosālākais, no vienas puses lielākais ir varbūt tāds žēlums, ka īsti cilvēki neredz jūsu darbu. Ikdienā, kad strādājat, mēs visi pierodam pie tā, ka elektrība droša stabila, nekas nenotiek. Tad jau, ja viss ir kārtībā, mēs jau neviens par to visu arī nerunājam. Un man liekas, tas moments, kad bija tā atslēgšanās no Brela, bija tas moments, kad viss sāka rosīties, nu kas tad notiek pie tās sistēmas un kas vispār uzraugt. Un tad vispār tikai cilvēki aizdomājās, ka ir kāds vēl, kas to visu sakārto. Un tie esat jūs. Veiksmīgi nodot to procesu, jūs devāt arī ticību cilvēkiem arī valstī. Ka var uzticēties, ka valsts to spēj izdarīt un ka mēs to varam darīt. Un tas ir tikai loģiski, ka mums jāiet uz priekšu, ka arī jums ir jābūt modernās telpās, kas atbilst visiem drošības standartiem. Jūs skaidrs, ka izaicinājumi nākotnē būs, viņi būs vēl vairāk. Šis gadsimts ir ļoti nozīmīgs visai Latvijai un īstenībā visai Eiropai, jo Latvija un Baltija ir atvienojušās no Krievijas energosistēmas. Un tas ir daudz gadu darbs. Es pats atceros, man ir bijusi tā laime. Pēc tādā laikā, ja jūs atceraties, bija enerģētikas komisārs Andris Piebalgs. 2008. un 2009. gadā Eiropas komisija iesāka tādu plānu, Baltijas enerģētiskās neatkarības plāns, kurā bija daudzas idejas ielikts, kam vajadzētu būt pirmkārt atbrīvoties no Krievijas gāzes un arī nodrošināt enerģētisko neatkarību, ja mēs skatāmies uz elektroenerģiju. Un jā, šo 15, 16 gadu laikā tas ir noticis. Tas ir punkts numur 1. Punkts numur 2. Mēs pavisam drīz gan Eiropas Savienība, gan katra dalībvalsts sāksim diskusijas par jauno Eiropas Savienības budžetu 2028. un 2034. gadam. Un skaidrs, ka ir svarīgi dalībvalstīm un projektu īstenotājiem pirmkārt demonstrēt, ka tam finansējumam, kas tiek ieguldīts no Eiropas Savienības, ir jēga. Un, manuprāt, tieši augstsprieguma tīkls ļoti labi to demonstrē. Ļoti daudzos projektos, sākot no Kurzemes loka un beidzot arī ar šodienas dispečera centra projektu. Un arī atvesļošanās noturības mehānisms, ļoti būtisks instruments, kurā atkal, kā viens no elementiem, ja jūs atceraties, tad tika iestrādāts arī šis REPowerEU, tātad atkarības mazināšana no Krievijas energoresursiem, kas arī tiek darīts un īstenots. Šodien ir gan tiešām nozīmīga diena, gan arī nozīmīga vieta. Šī ir augstsprieguma tīkla dzimšanas vieta. 39. gadā Latvijā tika uzbūvēta pirmais lielais HES, ķeguma HES, un vajadzēja elektrību dabūt arī līdz Rīgai, līdz patērētājiem. Un tad faktiski pirmā pārvades līnija, kā mēs to saprotam mūsdienās, tika no ķeguma atvilkta uz šejieni. Un šeit arī šī apakšstacija ir pirmā apakšstacija pie Rīgas, kas savulaik tika uzbūvēta. Mēs tik tiešām pēdējo daudzu gadu laikā esam daudz investējuši pašā elektrotīklā. Tātad pārvades tīklos, apakšstacijās, modernizējot, atjaunojot, lai nodrošinātu drošu un labu elektroenerģijas pārvades pakalpojumu visiem Latvijas iedzīvotājiem. Bet aiz šīs visas infrastruktūras stāv arī cilvēki. Stāv cilvēki, kas tehniski apkalpo tīklus, stāv cilvēki, kas remontē tīklus, nodrošina eļas saimniecības darbību un citas pakalpojumus. Un, protams, aiz tā stāv arī sistēmvadība un dispečeri. Un šis projekts ir par to, kā arī cilvēkiem nodrošināt drošus, mūsdienīgus apstākļus, lai viņi būtu gana motivēti, būtu daļa no augstsprieguma tīkla, lai viņi ar prieku nāktu uz darbu, atrastos labā vidē un kalpotu šeit energosistēmai un palīdzētu Latvijā nodrošināt drošu un kvalitīvu energobādes pakalpojumu. Šodien mūsu dispečeri atrodas pielāgotās telpās, arī turpat blakus apakšstacijai, bet tās nav telpas, kas ir vēsturiski būvētas dispečeriem. Un šis projekts nozīmē to, ka dispečeriem būs tiešām priekš viņiem, viņu ērtībām, viņu vajadzībām un drošam pakalpojumam atbilstošas telpas. Šis brīdis ir kā simbolisks sākums kaut kam lielam priekš mums kā priekš celtniekiem, kaut kam lielam kā priekš augstsprieguma tīkliem, kā arī priekš valsts infrastruktūras kopumā.